Čau visiem vēlreiz. Jā, vai jūs zināt, kādu algu saņem mūsu ekonomikas ministrs Valaiņa kungs? Cilvēks, kurš solīja, ka samazināšot Latvijā pārtikas cenas. Es domāju, ka liela daļa sabiedrības to nemaz nezina, tāpēc, ka nav iedziļinājušies tajā jautājumā. Bet alga viņam ir 7600. Tā rupi reiķinot. 7500 eiro viņš saņem algu, ja? Un man ir dabisks jautājums, kā jūs domājat, šis cilvēks ar tādu algu neguļ dienas un naktis, lai izdomātu, kā pārtikas cenas samazināt, kā tautas labklājību pacelt? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka viņš pat nezina, cik elementāri maksā maize veikalā. Piens, sviests, gaļa. Viņš vienkārši iet un nopērk, tāpēc, ka viņš to var atļauties. Man nav žēl, man neskauž, lai ir cilvēks tādā amatā sēž, viss ir kārtībā, ja, lai saņem. Gal galā mēs taču esam tie, kas sametās viņa algai. Mēs maksājam nodokļus, ja, lai viņam būtu tāda alga. Mēs principā, kā cilvēki, ja, mēs kā tauta, ja, mēs saviem tautas priekšstāvjiem, ja, nodrošinām milzīgas algas, mēs nodrošinām viņiem darba auto, komandējumus, veselības apdrošināšanas, kabinetus, ērtus krēslus un visu pārējo. Tā teikt, jums ir viss, kungi, jums ir pilnīgi viss. Tikai dariet visu iespējamo, lai arī mūsu dzīvi padarītu tikpat labu, kāda ir jūsējā. Taču tā sociālā nevienlīdzība, kas aug ar katru gadu, man vienkārši mats stāv slējas, ja, un cilvēki neko nesaka. Visi kārtībā. Iepriekšējā video teica, ja, kad vairāk nekā 400,000 cilvēki ir spiest samazināt savus izdevumus uz pārtiku, ja, un ne tikai uz pārtiku. 400, vairāk nekā 400,000. Tad, kad ir jāaizstāv Stambulas konvencija, tad sanāk cilvēki 10,000, sanāk uz protestu. Atbalstam Stambulas konvenciju. Es tagad neiztirzāšu Stambulas konvenciju, ir gana daudz ekspertu dažādi, ja, kas par to ir izteikušies, bet es par pašu faktu, ka par šādā jautājumā cilvēki ir spējīgi mobilizēties un sanāk 10,000. Ja no tiem 400,000, kuri nevar pārtiku nopirkt, kaut vai 10% izietu ielās, tie būtu 40,000, aizietu pie Saeimas savu nostāju paust. Un uzdot jau valdībai vienkārši jautājumu, kad arī mūsu sētā būs dzīves tādas pašas kā jūsējā. Starp citu, runājot par ministru algām, ja, jūs zināt, kā veidojās šīs ministru algas, tur ministra prezidenta un tādā garā. Es jums mēģināšu tā ļoti, ļoti īsi vienkārši pastāstīt. Lūk, ir tāds noteikts likums, kurā ietilps daudz dažādu, teiksim tā, amatu veidi, ja. Tur ir Saeimas deputāti, tur ir ministri, tur ir ministru prezidents, tur ir tiesneši, tur ir Saeimas deputāti, un tādā garā tur ir pašvaldību vadītāji, pilsētu mēri un kas tik vēl ne. Lūk, par pamatu tiek ņemt bāzes alga, tā saucamā bāzes alga, 1237 eiro. Viņi katru gadu ir savādāk, bet šogad viņi ir 1237 eiro. Un atkarībā no jūsu amata jums tiek piemērots koeficients. Ja? Teiksim, tur ir kaut kāds amatiņš, tur ir koeficients reiz 0,7, piemēram, ja? 1237 reiz 0,7 vai reiz 0,9 vai reiz 2. Lūk, ministriem šis koeficients ir 6,2. Ministru prezidentei, mūsu esošajai, tas koeficients ir reiz 7. Ja? Un kā veidojās šī bāzes alga? Viņu ietekmē vairāk faktori, kur tiek ņemta vērā inflācija, tur tiek ņemta vērā vidējā alga un vēl kaut kādi faktori, kurus tagad ātrumā neatceros. Lūk. Un tāpēc arī ir ļoti būtiski, lai Centrālā statistikas pārvalde atainotu šo te vidējo algu Latvijā krietni vien lielāku nekā viņa reāli ir. Ja, es esmu jau kaut kādā video izteicis savu viedokli par vidējo algu Latvijā, ja? Bet pa lielam tas viss ir mākslīgi uzpūsts, kā es to redzu. Pielabojiet mani, ja es kaut ko saku nepareizi, es arī nepretendēju uz gudrākā cilvēka lomu pasaulē, ja? Un tā, es tikai skatos, lasu, analizēju un tā, izsaku jums savu viedokli, kāds man viņš ir. Lūk. Bet atgriežoties pie ministru algām, kā jūs domājat, cilvēks ar tādu algu, viņš baigi uztraucās par tiem cilvēkiem, kas saņem tur 4 eiro stundā, 5, 6 vai 7, tas jau ir maksimums, ja, tas jau ir parasti darbinieki jau svētki, ja viņam 7 eiro pa stundu.
Viņš rūpējās, viņam tiešām rūp tie cilvēki, kas saņem minimālo algu vai tur 700 eiro uz rokas. Es domāju, ka nē. Tā kā tā, droši izsakat var savu viedokli. Esmu atvērts kritikai.